pats kājas zīmols un uzņēmums radies 1882. gadā, ko dibinājis dāņu uzņēmējs Arnolds Sorensens. Un jāsaka tā, ka ir izgājis cauri šis uzņēmums vai, teiksim, šī aura gan pirmajai Latvijas valstī, gan arī padomju laikam, gan arī Latvijas jaunajam laikam. Esam spējuši savu... Padomju valstī darbs ir varonības, slavas un goda lieta. Ar savu centīgo ražano darbu konservu fabrikas, Kaija strādnieku kolektīvs visā Padomju Savienībā iemantoja slavu. Vissavienības socialistiskajā sacensībā iegūstot otro premiju 100 000 rubļus. Strādnieku kolektīva pirmajās rindās izvirzījušās Stahanovietis, Kristīne Kalniņa, Malvina Maciāne, kas darba normas pārsniedz divkārtīgi. Kārbu aizvākotāja Olga Petrova pēc katrām 100 bunžām 70 iepako virs plāna. Šī gada pirmajā pusē fabrika deva 19% konservu virs plāna. Produkcija vairosies ar katru dienu, ar katru gadu. Šodien apskatīsim jauno uzņēmuma cehu, kas ir izveidots un īstenots pagājušajā gadā un gada beigās ir iedarbināts. Un šodien, teiksim, varbūt kāpēc mēs nedaudz vēlāk viņu arī oficiāli atklājam, tāpēc, ka mēs gribējām varbūt parādīt, ka nevis ir uzbūvēts un stāv smuki izskatās, tad arī strādā un ir priekš kā strādāt. Latvijas zivrūtnieki ir izspieduši tradicionālās zivju valstis no tradicionāliem viņu tirgiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums. Nozars kopējā izaugsme ir pēdējos gados ir diezgan būtiska, un droši vien Sijā Karavela ir šīs nozars, jāsaka, gan domu, gan arī darbu flagmanis tajā ziņā, ka mēs esam spējuši paveikt lietas, kuras līdz šim nav neviens paveicis, ne tikai zivrūpniecībā, bet arī, es domāju, pārtikas ražošanā kopumā. Un es domāju, ka tas mūsu piemērs, teiksim, ļaus citiem uzņēmējiem pieņemt pareizos lēmumus. Es nesaku, ka visiem jāiet uz rietumiem, es nesaku, ka visiem jāiet uz austrumiem. Dažiem varbūt nekur nav jāiet, un arī tas ir svarīgs lēmums, saprast, ka netērēt resursus, kas ir, un nodarboties tajos tirgos, kuros, teiksim, ir spējas, un ir iestrādes, un savukārt tiem, kam ir tādas pašas ambīcijas
un pozitīvs avantūrisms, kāds bija mums ar partneri, viņiem mēs varētu saīsināt, teiksim, pa pāris gadiem, jā, tieši pa pāris gadiem, teiksim, šo ceļu uz rietumtirgiem.